Mani sauc Signe Divra. Es darbojos jurisprudencē, un es esmu izmēģinājusi Riga Brain treniņus. Par Riga Brain es uzzināju sociālajos tīklos, Twitterī vai Facebookā. Man interesēja Pētera Urtāna raksti par smadzeņu darbību. Tad es sāku pētīt tuvāk un palasīju par Riga Brain iespējām un tās izmantoju. Es izgāju Riga Brain kursu 10 reizes, 3,5 nedēļās. Tas diezgan intensīvi. Par sajūtām. Pirmkārt, man ļoti patika gaisotne Riga Brain treniņu kabinetā. Cilvēki, ar kuriem es tur satikos, un tas man bija kā tāds atalpas brīdis darba dienā. Un patiesībā es gaidīju šos Riga Brain treniņus, lai varētu izrauties no ikdienas, no darba, no visa. Tas patiešām bija kā tāds 1 stunda sev, kas man sagādāja prieku. Ko es novēroju pēc Riga Brain treniņiem? Sākotnēji es kļuvu mierīgāka. Man arī tajā dzīves posmā pirms Riga Brain treniņiem bija viena emocionāla smaga trauma personīgā dzīvē. Un es jūtu, ka es daudz vieglāk šai traumai vienkārši ar viņu tiek galā. Es vairs viņu par viņu mazāk domāju, atgūstu ātri dzīves prieku. Un man vieglāk kļuva dzīvot. Likās, ka sakārtojās manas domas par plauktiņiem, priecīgāk bija. Guvu daudz un dažādas atklāsmes, kaut vai pavērojot to, kas ir noticis pagātnē, un es varēju paskatīties uz to visu mazliet attālināti, nevis ieejot tieši emocijās iekšā. Līdz ar to es varēju saprast, kā ir noticis ar mani, un no tā mācīties, kas man ļoti iepriecināja, jo bija dažas dienas pirmās nedēļas laikā, kad es tiešām staigāju, staroju, tāpēc, kad es biju sapratusi, kāpēc ar mani ir tā noticis, kāpēc tādu pieredzi es guvusi un ko man no tā vajadzēja mācīties. Kam es ieteiktu Riga Brain treniņus? Riga Brain treniņus es ieteiktu cilvēkiem, kas uzdod jautājumus, kas meklē, kuriem nav vienaldzīga viņu garīgā izaugsme, kuriem gribās arī no šīs stresa un no šīs ikdienas steigas, kas mūsu ikdienā pārņēmas, atslēgties, atbrīvoties. Vēl viens pozitīvs aspekts pēc Riga Brain es konstatēju, kad es ļoti ātri tieku ar tādām negatīvām situācijām galā. Piemēram, Riga Brain treniņu seansu laikā, kad tas 3 nedēļās, es tiku administratīvi sodīta par nepareizas mašīnas novietošanu. Citreiz es būtu noteikti šo faktu ilgi savā galvā malus un pukojusies pat uz sevi, kas es novietojos un ka es esmu sodīta un tā, taču šoreiz tas bija tāds man tikai, tā ir, tā notiek, tā tam bija jānotiek, jāsamaksā, un par to man viegli nācās šo negatīvo informāciju vienkārši viņu izmest un viņu vairs nevārīt galvā. Un tā tas ir ar daudzām lietām. Protams, visu uzskaitīt nevar, ir jau pagājis arī laiks, bet, manuprāt, tas ir labi. Un man prieks, ka cilvēki ar kaut ko tādu strādā. Tāpēc pamēģiniet, un es ceru, ka jums arī izdosies būt prieku, kā tas ir izdevies arī man. Paldies!